Makšķerēt ir forši, buļ, buļ, buļ. Ūdeņš segā, sapni lido. Lielā zinis nirbo, sprīguļo. Balda tīra, pie velna. Čau visiem! Šodien es esmu atbraucis. Šodien būs gaļinieki piedzīvojumi. Gaļinieki piedzīvojumi, tāpēc, kad esmu vienā dīķī, kur es ķeršu stors. Izmantošu savu lašu spinīgu. Kāpēc lašu spinīgu? Kāpēc lašu spinīgu? Paskatīties kādu. Tāpēc, kad uģi, ja tu skaties, tad zini, ka tava makšķers siena ne tikai lašas, bet arī stors. Izmantošu slīdošo pludiņu ar pavadiņu. Pavadiņa man būs ar 0,2 auklu un 10 izmēra āķīti. Šādi. Pludiņš 4 grami. Uzliksim pavadiņu. Nu ko, makšķeri gatavi. Ejam makšķerēt. Viss. Esmu izmantojuši zemeņa kukurūza. Jā, griež uz pusēm, lai ir 2 pusītes, viena vesela kukurūza. Stūri nāk uz troksni, vējš paceļās. Laikam būs negaiss. Nevar saprast, varbūt jātais lielāks dziļums. Tikko izlicu vienu skaisti. Tā nebija manējā. Tā tikai te izrādījās. Stūris te ir. Tā te izrādījās tikko. Iemetīsim, kur bija iznāciens. Parasti tā stūris copa ir tāda, ka viņa tā kā agresīvi līde, ka vienkārši to, vai kārpa vienkārši stiep prom. Viņa lasa pa grunti. Barību. Uztaisīsim lielāku dziļumu. Kaut kas te nav. Kaut kas te nav. Jā, kaut kas tur knibinās. Viņa arī tā kā kārpa iesūc. Boilu vai kukurūzu. Un te tieši tāpat viņa iesūc un arī var arī izspļaut. Pēc manas pieredzes labāk strādā kukurūza vai siļķe vīna mērcē. Cik es esmu ķēris stūres. Cik es zinu, te ir ļoti liela eksemplāri. Arī var tur, pagājušajā gadā atceros, ka bija tur 14 kilogrami. Šeit bija izvilkt zemeņu kukurūzu. Labi. Eku man piedāvā siļķi. Nu, man tā arī ir apmēram. Nē, nu, cik es atceros, es vienmēr uz kukurūzu te biju noķēris. Vienalga, kāda tā kukurūza te ir. Paldies. Nevajag pat siļķi. Vīna mērcē, parastā marinādītē. Paņemsim, noplēsīsim mazu gabaliņu. Manim ļoti maz sāķīts. Ar sīpoliņu, tepat viss ir. Kas šodien labāk, siļķe vai kukurūza? Jā. Etiķīšu marinādē, pastīsimies. Jiftīgi tāds aromāts. Patiks labāk varbūt. Paskatīsimies tagad. Sāk lietas stiprāk līt. Copa ir.
bija vismaz. Jā, ir copi. Zivs būs galā. Ir galā. Oi, norāvās. Norāvās. Nu, ja nesanāks uz mazāķi, tad liksim lielāku. Bet jā. Ir copi. Kā viņš norāva man. Visi tāpēc, kad man ir šitais masāķis. Tā jau zivs varbūt izcēls ārā. Visdrīzāk. Labi, ņemsim atkal mazu gabaliņu. Liksim virsū. Ir copi atkal. Ir. Šoreiz gan uzsēdās. Fish dos džazu tagad. Galīgi negrib celties augšā. Atrādīsies, kā te virpuļojās viņš man te. Jā, šitais ir labs eksemplārs. Opacā, kāds pa džazu. Šīs ir ļoti nopietnas eksemplārs, man ir trāpījies. Kāds piecinieks varētu būt točna. Nopietnas eksemplārs ir. Nē, viņš uz visu laiku uz grunte velk. Man tur ir mazs āķīts vienkārši. Baidos, ka atlocīsies. Tas ir labs eksemplārs, jā. Paldies. Tad tikai viņu kausēt un kausēt. Drusku pievilksim bremzīti ciešāk. Riktīgs delfīns. Nec, kur arī salīdzinājums, kurš ir spēcīgāks, lasis vai šis te mamuts. Tie, kas ķer karpus, tie noteikti saprot, ko nozīmē celt tādu zivi. Kad drusku sagurusi jau. Paskatīsimies. Uj, un norāvās. Jā. Es paskatīšos, vai āķis āķis drusku atlocījās, jā. Tūlīt nākošo uzsēdināsim. No, cope. Cope. Ir.
norāvās. Mainīsim āķi. Mainīsim āķi. Uzsiesim šos te labos breikšu. Pavadiņu uzliksim. Āķi šitie nelokās. Es domāju, ka turēs arī. Ir. Nav tik liela. Nav tik liela kā iepriekš. Tepat maziņa ir. Šī pat ir maziņa. Jā. Jā. Mazs eksemplārs. Ir kaut kur divniecīta varētu būt tāda neliela. Sviestiņā un cepešu krāsta. Jā, man liekas, jebkādā veidā es viņu gan kūpināju, gan ceptu. Visur viņu labs ir. Man pirmais, kas man uzsēdās, tas bija tāds, kaut kāds piecinieks stabili bija, varbūt pat vairāk, tāds riktīgs, man āķi izstiep. Šeit? Iko sturi? Ja, tas pirms kaut kādām minūtēm 15. Pirms jūs... Milzīgi redzēju. Bija milzīgi, jā. Jā, šitā man maziņa bija, ko es tagad izcēlu. Tā man āķi izstiepa. Pagājušajā gadu saimnieks te čepesnieku arī pats izvilka. Jā. Uzreiz redz galā uzreiz ir. Nu, jā. Varbūt viena sturi jānomakšķirē. Šitā arī maziņa. Norāvās. Pavadiņu pārtrūka. Jā. Turpu, šurpu. Man pat necupēja galā jau ir. Nezinu, es citur neesmu neko redzējis. Tomē, man liekas, ka... Man liekas, ka te uz jebko, man liekas, uzliec to siļķi un uz jebkādā āķi uzsēdīsies. Reku man iedeva saimnieci, iedeva siļķi. Jā, pats es vispār uz kukurūzu ķēru vienmēr. Viņā pagājušais tas saimnieci teica, ka nebūs, lašiem nebūs tik jautri. Es braucu arī uz lašiem, tāpēc arī tā ir ko salīdzināt. Jā, viņa mierīgi, nekam nemūs. Nu, netrako. Tagad vilti, ka man pagājuši, man taču visu atru vilti pagājuši, man taču stimulēšana. Pārējiem laikam bišķi, tad mājām tāda pat bija bišķi varbūt. Kaut kāda divniecīta varētu būt. Kāda sūsiņas. Kur ir kotiņš, kur var apdūvināt. Labi, izmēģināsim arī uz zemiņu kukurūzus. Pagaidām siļķi, protams, līderos. Jā. Saku, vienmēr kukurūzi vienmēr labi strādāja. Bet skatos, ka siļķi katrā metienā bija. Arī te ir daudz. Tas jā, uz kukurūzi, jā, kaut kā es saku. Ir, viss delts. Norāvās. Nopietni! Šitā bija lidrusku lielāk, jā.
teiksim, feiseri. Feiseris. O, tu ir. Nu, izsmās tevi. Forelīt. Saka, tu neķērās, jā? Jā, nu, es tur paeksperimentēju, bet jā. Atradīs to mānekli, kur tur ķerās, bet gribējās jau kādu līdeciņu, bet... Gribējās līdeciņu, bet nesanāca līdeciņu. Un karpiņi arī kaut kā neķērās. Kūtra baigi, bet storis, jā, tur tās, uz tās sīķis, jā, nu katrā metienā viņas ir. Tā, jāiet samaksāt. Visa informācija. Konkursa rezultāti. Šodien mums ir man 15. jūlijas. Un iepriekšējā video 9 komentāriem, kurus pēc nosacījumiem teica, ka bija jāiekomentē. Uzvarējis ir Gatis Dreviņskis. Apsveicam. Nu, paskatīsimies, kas te ir. Ja nolēms jūtiņu nokūpināt. Jo pats beigu process jau ir. Redz, ka man ir forelīte, storīte, arī viena mežanīte. Storīte ir ar sieriņu. Viss kā vajag nomarinēts un pagatavots. Tiekamies jau nākošais copas video pie citiem ūdeņiem un uz citām zīvīm. Čau!